Sveiki! Te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs kastletaga, jeb kāslas metodes taga. Šo tagu ielika nesen jau Patricija Meldere, un ņemot vērā, ka viņa ir viena no mīļākajiem latviešu youtuberēm, es domāju arī uztaisīt šo kastletagu. Tāpēc, jā, uz priekšu. Tātad, pirmais jautājums ir, kā tu uzzināji par šo seriālu? Es par šo seriālu uzzināju, pirms, tagad es vēl gāju 4. klasē, es viņu sāku skatīties. Es uzzināju tā, ka pa TV3 gāju, un mums ar ģimeni ļoti patīk skatīties detektīvu seriālus, un mēs arī sākām skatīties Kastle. Otrais jautājums ir tavi mīļākie varoņi. Jeb varoņi. Mani mīļākie varoņi ir gan jau ka Kāsls un Beketa. Man viņi ļoti patīk. Viņi ir #forlife. Viņi ir vienkārši jāsūta uz... Nezinu, ko es saku tagad, bet šitas video būs baigi neizcerīts. Trešais jautājums ir mīļākais pāris. Šitie jautājumi jums reāli nesaprotu, te visi ir viņi vienkārši, tā kā skaidrs, ka ir atbildes. Kāsls un Beketa. Nākamais jautājums. 4. jautājums ir mīļākā sērija. Jūs nopietni? Kā es varu atcerēties savu mīļāko sēriju? Šis seriāls ir 8 sezonas garš. Pasakiet lūdzu, kā lai es pasaku, kura sērija man vislabāk patīk? Ja viņas visas ir vienkārši perfekšana. Lūdzu, nākošajā reiz, kad jūs iedomājat taisīt šādu tagu, piedomājiet arī ar savu galvu, nevis tikai ar savu kuģu pakaļgaļu. Kuģu pakaļ. Nevis tikai ar savu kuģu pakaļgalu. 5. jautājums ir mīļākā sezona. Mana mīļākā sezona ir 1. sezona, ja tad šis seriāls sākās. 6. jautājums ir, kur tu skaties šo seriālu? Es šo seriālu skatos pa Fox Life, un tur ir baigi labi. Tur katru ceturtdienu, manuprāt, 8 sākas. Un tad tur ir viena sērija jaunā, un viņas nav tik iekavējušas, kā piedodiet. Es atvainojos pa TV3, kur ir vienkārši kaut 6. sezona tikai ir. 7. jautājums ir, cik sezonas tu gribi, lai būtu? Es gribu, lai ir non-stop sezonas, lai vienkārši visu mūžu ilgst šis seriāls. Manuprāt, man nekad nevarētu apnikt šis seriāls, bet, es domāju, vajag vismaz viņiem uzstādīt rekordu pa visvairāk sezonām. Tātad diezgan daudz. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe, komentējāt apakšā vidēs, jo man nav idejas. Bet jā, es atvainojos, ka tik garlaicīgi, es parasti tāda neesmu, parasti jautra, Jēj, pārci. Tā.